tā kā dažādos fizikas un inženierijas uzdevumos ir bieži vien nepieciešams veikt aprēķinus, ir nepieciešams izmantot dažādas formulas, kurās ir nepieciešams lietot dažādus fizikālos lielumus, un ir nepieciešams mācēt pārveidot šīs formulas, tad šodien mēs apskatīsim formulu pārveidojumu. Atgādināšu, kāds tad ir pamata princips, ja mēs pārveidojam formulas. Pirmais princips pārveidot formulas ir tāds, ka mēs vienmēr cenšamies atbrīvoties no tiem apzīmēm, no tiem fizikālajiem lielumiem, kuri mums traucē vienādojuma pusē, kurā mēs vēlamies noskaidrot mums vēlamo fizikālo lielumu, veicot pretējas aritmētiskas darbības. Tātad, ko tas nozīmē? Piemēram, ja mums ir spēks smaguma, kurš ir vienāds ar masu reizinātu ar brīvās krišanas pātrinājumu, un mēs vēlamies tagad noskaidrot, piemēram, masu. Tad mums masa atrodas vienādojuma labajā pusē, un fizikālais lielums, kas mums šobrīd traucē pie masas, ir brīvās krišanas pātrinājums. Lai mēs varētu atbrīvoties no šī fizikālā lieluma, kurš mums traucē, mums ir jāveic pretēja aritmētiska darbība, tā darbība, kādas ir šobrīd starp masu un šo lielumu. Tātad šobrīd starp masu un lielumu, kurš mums traucē, mums ir reizināšana. Tāpēc mēs veiksim pretēju darbību, tātad mēs dalīsim ar to fizikālo lielumu, kurš mums traucē, tātad ar brīvās krišanas pātrinājumu. Rezultātā mēs abas puses dalām ar brīvās krišanas pātrinājumu. Mēs iegūstam, ka vienādojuma kreisajā pusē smaguma spēks tiek dalīts ar brīvās krišanas pātrinājumu. Un tieši tas pats notiek labajā pusē. Mēs visu, kas tur sākotnēji ir, dalām ar brīvās krišanas pātrinājumu. Un tālāk, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka šeit var saīsināt brīvās krišanas pātrinājumus, un mēs iegūstam, ka labajā pusē vienādojumam paliek tikai masa. Kreisajā pusē tātad paliek šis dalījums, jo tur saīsināt neko nevar. Tātad ir F dalīts ar G, savukārt labajā pusē paliek tikai vienīgi masa. Mēs esam ieguvuši pirmo tātad formulu. Tātad vēlreiz, ja mums traucē brīvās krišanas pātrinājums un starp fizikālo lielumu, kuru mēs vēlamies izteikt, kas šajā gadījumā ir masa, ir darbība reizināšana, tad mēs veicam pretēju darbību, dalām, tāpēc, ka pretēja darbība reizināšana ir dalīšana. Mēs dalām ar to lielumu, no kura vēlamies atbrīvoties, tātad ar brīvās krišanas pātrinājumu. Nākamais piemērs. Uzdevumos, kur mums ir, piemēram, dota kinētiskā enerģija, formula ir jau sarežģītāka, tāpēc, ka tur parādās arī pakāpe kvadrātā. Mums ir masa, mums ir ātrums kvadrātā, un mums ir dalīts ar 2. Piemēram, ja mums šajā uzdevumā vajag noskaidrot ātrumu. Ko mēs darām? Mums ir jāatbrīvojas tātad no tiem lielumiem, kuri mums traucē. Mums traucē tātad divnieks. Tātad divnieks arī skaitās tātad daļa no formulas, arī no viņa mums ir jāatbrīvojas. Tāpat mums ir masa. Šobrīd, ja mēs skatāmies attiecībā pret ātrumu, jo mums interesē, kādas ir darbības attiecībā pret to lielumu, kuru mēs vēlamies izteikt, attiecībā pret ātrumu divnieks, tātad attiecībā pret ātrumu, starp ātrumu un divnieku ir dalīšana. Tā kā ātrums kvadrātā tiek dalīts ar 2, tad mēs veiksim pretēju aritmētisko darbību. Mēs tātad abas puses reizināsim ar 2. Tātad rezultātā mēs iegūstam, ka kreisajā pusē esošā kinētiskā enerģija tiek reizināta ar 2. Savukārt labajā pusē esošā izteiksme, kur ir tātad masa, tātad ātrums kvadrātā, un tas tiek dalīts ar 2. Mēs arī to visu reizināsim ar 2. Ko mēs redzam? Divniekus var saīsināt. Pēc saīsināšanas mums tātad vienādojuma
kreisajā pusē, protams, nekas nemainās, jo tur neko nevar saīsināt, bet labajā pusē mums paliek masa reiz ātrums kvadrātā. Tātad divnieks ir saīsināts. Tātad nākamā darbība, ko jau mēs saprotam, ko mums vajadzēs darīt, būs mums vajadzēs atbrīvoties no masas. Tā kā starp masu un ātrumu kvadrātā ir reizināšana, tad ir jāveic pretēja aritmētiska darbība šai darbībai, kas ir reizināšana. Un pretēja aritmētiskā darbība ir dalīšana. Tad mēs abas puses dalīsim ar masu. Tālāk, izdalot abas puses ar masu, kreisajā pusē mēs rakstām to, kas tur bija. Tātad 2 reiz kinētiskā. Un to visu dalām ar masu, jo mēs vienādojam abas puses dalām masu, nevis tikai vienu pusi. Tātad atcerieties, darbības jāveic ar abām pusēm vienmēr. Tātad. Un šeit mēs arī attiecīgi masu reizināt ar ātrumu kvadrātā dalām ar masu. Ko mēs redzam, masa tiek saīsināta, un mums paliek tātad attiecīgi 2 reiz kinētiskā dalīts ar masu, tāpēc, ka šajā kreisajā vienādojuma pusē mēs neko nevaram saīsināt. Savukārt labajā pusē paliek tikai ātrums kvadrātā pēc saīsināšanas. Pēdējā darbība, kas atliek mums ir atbrīvojas no pakāpes kvadrātā. Pretēja aritmētiska darbība kāpināšanai kvadrātā ir kvadrāta saknes izvilkšana. Tas nozīmē, mēs no abām pusēm vilksim kvadrāta sakni. Tātad visu, kas bija kreisajā pusē, mēs liekam zem kvadrāta saknes. Un tā kā ir kvadrāta sakne un kāpināšana kvadrātā, tad šie viens otru atceļ. Tātad tas nozīmē saīsinās kvadrāta saknē pakāpe kvadrātā, varam tā teikt, lai vienkāršāk saprastu, tad viens otru atceļ. Un mēs iegūstam V. Tātad ātrums iznāk ir vienāds ar kvadrāta sakni no 2 reiz kinētiskā dalīts ar masu. Tātad mēs iegūstam šādu gala izteiksmu, gala formulu, lai aprēķinātu tātad ātrumu no kinētiskās enerģijas formulas. Ja ir zināma masa un kinētiskā enerģija. Tātad vēlreiz mēs veicam pretējas aritmētiskas darbības ar tiem lielumiem, kuri mums traucē, lai no tiem atbrīvotos un lai pārveidot formulu un nonāktu pie tā lieluma, kur mēs vēlamies izteikt. Kā tad mēs varētu pārbaudīt? Mēs varētu pārbaudīt, vai šī izteiksme strādā, ja mēs pārveidot atpakaļ tagad formulu un nonāktu pie sākotnējās izteiksmes. Tātad mēs varētu vispirms abas puses kāpināt kvadrātā, lai atbrīvotos šeit no kvadrāta saknes. Tālāk abas puses reizināt ar masu un dalīt abas puses ar 2. Un mēs iegūtu sākotnējo formulu. Tātad atkal mēs veiktu pretējas aritmētiskas darbības tām darbībām, kas tātad šeit ir redzamas. Ja ir kvadrāta sakne, tad kāpinam kvadrātā. Ja ir dalīšana, tad reizinam. Ja ir reizināšana, tad dalām. Apskatīsim vēl vienu piemēru. Tātad uzdevumos, kur mums jāpēķina ir siltuma daudzums, kur ir zināma vielas īpatnējā siltuma ietilpība, masa un temperatūras starpība, mums bieži vien vajag izteikt tātad, piemēram, beigu vai sākuma temperatūru. Un tad jau šī formula tātad liekas skolēniem nedaudz apjukt, jo tur ir iekavas un viņi vēlas tātad vienmēr sākt ar iekavām. Tad šādā situācijā, kad mums vajag izteikt kādu lielumu, kurš atrodas šajās iekavās, tātad, kuram sākumā grūtāk piekļūt, piemēram, beigu temperatūrai. Tas pats būtu arī, ja mēs mēģinātu sākumā temperatūru izteikt. Mēs sākam ar tiem fizikālajiem lielumiem, kas ir pirms iekavām, kuri mums tātad traucē, no kuriem mēs vēlamies atbrīvoties. Ja mums vajag uzdevumā noskaidrot beigu temperatūru, piemēram, tad mēs sākam ar to, ka mēs atbrīvojamies no īpatnējās siltuma ietilpības un masas, ar C un M. Ko mēs varam darīt? Mēs varam sākumā dalīt abas puses, piemēram, tikai ar C, jeb vielas īpatnējo siltuma ietilpību. Kāpēc dalām? Tāpēc, ka atkal starp iekavām, kurās ir šī beigu temperatūra, un C ir reizināšana. Tāpēc mēs dalām, veicam pretēju aritmētisku darbību. Ja mēs izdalām tātad
kreiso pusi, siltuma daudzuma C, mums kreisajā pusē parādās šāda izteiksme. Labajā pusē tātad mēs sākumā uzrakstam to, kas bija, visu. Un tad mēs to, protams, visu dalām ar attiecīgi īpatnējo siltuma ietilpību, jo mēs abas vienādojam puses dalām. Tālāk mēs redzam, ka saīsinās vielas īpatnējā siltuma ietilpība. No tā tālāk seko, ka mums, protams, kreisajā pusē ir siltuma daudzums dalīts ar īpatnējo siltuma ietilpību. Labajā pusē mums paliek tātad masa un iekavas. Tālāk mēs jau nojaušam, ka mums vajadzēs atbrīvoties no masas, jo mēs gribam tikt līdz beigu temperatūrai, kas atrodas iekavās. Tātad atkal tā kā starp iekavām un masu ir reizināšana, mēs atkal dalām, šoreiz mēs dalām abas puses ar masu. Tātad dalot abas puses ar masu, tad mums iznāk, ka kreisajā pusē esošā izteiksme tiek dalīta un iznāk, ka masa tātad iet apakšā pie īpatnējās siltuma ietilpības, mēs iegūstam šādu izteiksmi, tātad, ka Q, jeb siltuma daudzums tiek dalīts ar C reizēm, ja vielas īpatnējo siltuma ietilpību reizināt ar masu. Un labajā pusē arī mēs sākumā uzrakstam to izteiksmi, kas bija, tad rakstām to dalot ar tātad masu, jeb rakstām dalīts ar masu. Un masas tālāk mēs saīsināsim, ja redzam, ka gan skatītāji, gan saucēji ir vien tāpat masa. Mēs varam saīsināt. Mēs iegūstam tātad tik tālu šādu izteiksmi. Tātad kreisajā pusē izteiksme nemainās, labajā pusē paliek tikai tie lielumi, kas bija tātad iekavās. Tātad starpība T beigu minus T sākuma. Tagad pēdējā darbība, kas ir jāveic, ir abām pusēm ir jāpieskaita sākuma temperatūra, jeb TS. Kāpēc jāpieskaita? Tāpēc, ka starp T beigu, kuru mēs vēlamies izteikt, un sākuma temperatūra ir atņemšana. Joprojām princips saglabājas nemainīgs, mēs veicam pretējas aritmētiskas darbības tām darbībām, kuras ir redzamas, lai izteiktu tos lielumus, kurus vēlamies noskaidrot. Mēs vēlamies noskaidrot beigu temperatūru, mums traucē sākuma temperatūra, starp beigu temperatūru un sākuma temperatūra ir atņemšana, pretēja darbība ir pieskaitīšana, jeb pieskaitīt T sākuma šajā gadījumā. Ko mēs iegūstam? Mēs beigās iegūstam tātad, ka visam tam, kas bija tātad kreisajā pusē, siltuma daudzuma dalīts ar vielas īpatnējo siltuma ietilpību reizināt ar masu, tātad reizināt ar masu saucējā, tātad tas ir domāts, tas nozīmē, siltuma ietilpība tiek reizināta ar masu, un siltuma daudzums tiek dalīts ar viņu abu reizinājumu. Tātad, un mēs pieskaitam abām pusēm, tātad T sākuma, un šajā gadījumā labajā pusē mēs redzam, ka mēs atkal saglabājam sākotnēju izteiksmi, un tā kā mums ir gan mīnus T sākuma, gan plus T sākuma, un viņi ir vienādi, tad viņus saskaitot, mēs iegūsim no viņiem savstarpēju nulli, un paliks tikai T beigu. Rezultātā mēs iegūsim tātad, ka T beigu, ja beigu temperatūra ir vienāda ar siltuma daudzumu, kurš tiek dalīts ar C reizēm plus sākuma temperatūra. Tātad. Lūk, mums formulā mēs aprēķinātu beigu temperatūru, ja mums ir zināms siltuma daudzums, vielas īpatnējās siltuma ietilpība, masa un sākotnējā temperatūra. Princips joprojām bija tas pats. Mēs veicam pretējas aritmētiskas darbības tām darbībām, kuras ir redzamas vienādojumā ar tiem lielumiem, no kuriem mēs vēlamies atbrīvoties. Ja mēs vēlamies atbrīvoties no C un starp mums interesējošo lielumu un C reizināšanu, mēs dalām C. Ja mēs vēlamies atbrīvoties no TS un starp mums interesējošo lielumu un TS ir atņemšana, mēs pieskaitam un tam līdzīgi. Paskatīsim vēl vienu piemēru, un ar to arī šodien tad beigsim. Vienkāršāks piemērs, Ohma likums, tātad mums uzdevumos par elektriskiem slēgumiem ļoti bieži ir jālieto Ohma likums, tātad, kur strāvas stiprums ir vienāds ar spriegumu dalīt ar pretestību. Mums, piemēram, uzdevumā vajag izteikt
elektrisko pretestību. Tātad mums šobrīd ir šāda izteiksme, kurā elektriskā pretestība ir saucējā. Ja ir šāda izteiksme, kad jums interesējušais lielums, tad, kad ir šis saucējā, tad mēs veicam to pašu principu, taču mēs sākumā abas puses reizinām ar to, kas ir saucējā. Tātad mēs reizinām abas puses ar R šajā gadījumā, lai mēs iegūtu pēc tam tātad daudz vienkāršāku izteiksmi. Tātad mēs reizinām to, kas bija kreisajā pusē, šajā gadījumā I ar R, jeb I reiz R, un visu to, kas, protams, mums bija labajā pusē. Mēs pareizinām ar R, ko mēs redzam, pretestības, jeb R var saīsināt, mēs iegūstam, ka strāvas stiprums reizināts ar elektrisko pretestību ir vienāds ar spriegumu, tātad I reiz R ir vienāds ar U. Un, ko mēs redzam, mēs varam tagad izdalīt abas puses ar I un iegūt R, tāpēc, ka starp R un I ir reizināšana, un mums jāatbrīvojas no I, un mēs iegūsim tātad, ka pretestība elektriskā ir vienāda, spriegums dalīts ar strāvas stiprumu. Tātad. Protams, mēs varējām arī nesākt ar to, kas saucējā esošo R izmantojumu un pareizinām abas puses. Mēs varējām arī iet tātad jau iepriekš apskatīto ceļu, tātad mēs varējām atbrīvoties tātad no U, bet neizmirstiet, ka tur paliks tātad, tur redzēsiet tāda izteiksme, kur ir nepieciešams tātad apgriezt pēc tam. Tad, piemēram, ja mēs tagad dalītu abas puses ar U, mēs iegūstam, ka tātad viss, kas ir kreisajā pusē, šajā gadījumā I, ir jādala ar U, un attiecīgi šeit, kas ir labajā pusē, tātad U dalīts R, un apakšā iet U saīsinās, mēs iegūtu tādu izteiksmi, ka I dalīts ar U ir vienāds 1 dalīts ar R, un šādā situācijā mums ir jāapgriež šī daļa. Tātad, ja mēs vēlamies pareizi tātad izteikt, tas nozīmē, mums ir jāraksta U dalīts ar I, ir vienāds R dalīts ar 1, jeb vienkārši ar R. Ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam tātad izteiksmi, ar kuru arī var aprēķināt mums nepieciešamo elektrisko pretestību, kur U tiek dalīts ar I. Tātad tieši tas pats, kas iepriekš. Kāda ir atšķirība, ja mēs šādi pārveidojot, sākumā pareizinām ar R, mums ir pēc tam daudz ātrāk un vienkāršāk atrisināms šis vienādojums, jeb formos pārveidojums. Savukārt, ja mēs izvēlamies šo ceļu šajā gadījumā, tad nedrīkst aizmirst par daļas apgriešanu. Cerams, ka jūs būsiet atkārtojuši, ja ne no jauna iemācījušies formulu pārveidojumu un būs saprotams, kāds ir princips vienmēr. Atcerieties, ka šis princips strādās vienmēr, kurā formos pārveidojumā, tātad jūs veicat pretējas aritmētiskas darbības ar tiem lielumiem, no kuriem vēlaties atbrīvoties. Pretējas aritmētiskas darbības tām darbībām, kuras redzamas starp jums interesējošo lielumu un lielumu, no kura jūs vēlaties atbrīvoties. Paldies par uzmanību un tiekamies citreiz!